apgulies. Ja tev ir nepieciešams, paliec kaut ko zem galvas un vienkārši sajūt savu ķermeni, guļot uz grīdas. Sajūt kontaktu ar grīdu, vai abas puses vienādi jūtās. Sajūti savu labo celi pie grīdas, savu kreiso celi pie grīdas. Sajūti savu labo papēdi pie grīdas un kreiso, kāda ir atšķirība. Sajūti labo kāju no papēža uz augšu līdz gurnam. Sajūti kreiso kāju, astīti. Un iedrusiņu augstāk sajūti, kā astes kauls ir piekļāvies grīdai. Un sajūti krusta kaulu. Un augšā, dodies augšā, gurnos sajūti, kā tev muguras lejas daļa jūtās uz grīdas. Sajūti visus gurnos skriemeļus, jostas daļas skriemeļus, vidus daļas skriemeļus, skriemeļus starp lāpstiņām, līdz galvai sajūti pakausi, kā tās guļ uz grīdas. Un sajūti, kuras daļas no muguras ir pilnīgi skaidras tavā apziņā, kuras tu jūti daļēji, vai kuras tu nejūti nemaz. Šīs daļas ir tās, kurām tev jāpievērš visvairāk uzmanība, jo tās tu neapzini. Tas nav nekas slikts, tas nav nekas labs, tā vienkārši ir. Tu tagad mācies iepazīt savu ķermeni no jauna. Un tagad sajūti, kāds kontakts tavai galvai ir ar grīdu. Sajūti lāpstiņas, kā tās piekļaujas grīdai. Vai ir atšķirības starp labo un kreiso lāpstiņu. Daudziem cilvēkiem abas puses ir dažādas un atšķirīgas sajūtas ir. Dodies zemāk, sajūti ir rības, viņas 12 rības apkārt no tavas mugurkaula līdz krūšu kaulam. Sajūti labajā pusē, ko tu jūti ribās. Un sajūti tās, kas ir kreisajā pusē. Un tagad saliec savus ceļus, tā kā pēdas ir uz grīdas, savieno savus pirkstus un aizliec plaukts aiz galvas, nevis aiz kakla, bet aiz galvas. Un ar roku palīdzību cel augšā galvu, un tenī pašā laikā cel uz augšu labo kāju un mēģini savienot labo elponi ar labo celi. Dari to lēnām, dari mazas kustības, pat ja tu vari izdarīt lielas, dari mazas, dari lēnām. Un elpo. Un sajūti, kam jānotiek, lai elkonis un celis satiktos. Tuvotos, vieglāk. Ir svarīgi saprast, ka šī mirklī mēs netrenējam vēdera muskuļus. Mēs pilnīgi kaut ko citu darām. Mēs mēģinām iepazīstināt smadzenes ar dažādām kustībām un mācīt viņus sasniegt to, ko tu vēlies. Un sajūti, kas notiek tavā ķermenī, kad tu mēģini savienot elkonu un celi. Kas kustās? Kam ir jānotiek, lai tas notiktu vieglāk?
Un ko dara tavas acis? Vai viņas ir vaļā, vai viņas ir ciet? Vai viņas skatās taisni uz augšu, vai viņas skatās lejā? Pamēģini vienu reizi paskatīties un atstāt acis skatāmies augšā. Un sajūt, kad ir grūtāk izdarīt šo kustību. Un tad pamēģini paskatīties uz leju un sajutīsi, ka tas ir daudz vieglāk. Sajūt, ka tavu gurni kustās. Sajūti, ka gurni nedaudz uzrulējās uz augšu. Un nedaudz astaskauls paceļās augšu no grīdas, kad tu tā kusties. Un kas notiek tavās ribās? Viņas tā kā iegrimst dziļāk iekšā grīdā. Un tagad kreiso elkoni pie labā ceļa. Un sajūta, ka tas ir gauži atšķirīgi. Mugura vairāk sagriežas. Un kreisā lāpstiņa vairāk paceļas augšā no grīdas. Un arī gurni nedaudz vairāk paceļas. Pamani varbūt, ka tev nedaudz palīdzēs, ja tu ar kreiso pēdu atbalstīs kustību. Un atpūties, iztaisno kājas, noliec rokas gar stāniem. Un pasako sajūtām. Ko tu jūti savā ķermenī? Vai ir kādas izmaiņas veidā, kā tu guli uz grīdas? Sajūti, kā tu elpo? Varbūt tu to dari savādāk. Un atkal saliec kājas. Tagad sakrusto pirkstus pretējā veidā, kā parasti, kā tu to dari automātiski. Izmēģini, kā tu izdari to bez domāšanas, automātiski, parastā veidā. Un pasties, kur tev īkšķis ir. Tuvāk tev, labais īkšķis ir vai kreisais. Un neierastā veidā ir, ja tu samaini. Un sajūts ir pilnīgi cits. Pavisam nedaudz tu izmaini, bet tās ir milzu pārmaiņas tavā ķermenī, smadzenēs, it sevišķi. Un saliec tieši tādā veidā, pirkstus paliec atkal aiz pakauša, nevis aiz kakla, bet aiz pakauša. Cel galvu atkal augšā. Ar roku palīdzību ļauj galvai pacelties augšā un tuvini kreiso elkoni kreisajam celim. Un mēģini turēt galvu pa vidu, lai viņa nav sagriezusies. Un atceries, vienmēr tu dari tikai to, ko tu vari un tik, cik tu vari. Mazas lēnas kustības. Šeit nav sacensība. Šeit ir izpēte. Tas ir tavs smadzenes, kas liek tavam ķermenim kustēties, tāpēc esi uzmanīgs, kādu uzdevumu tu dod viņam. Un tavs uzdevums ir sajust visas sajūtas, pēc iespējas vairāk, kas notiek tavā ķermenī, kad tu kusties, kas kustās, kur kustās, kā kustās. Un tagad labo elkoni pret kreiso celi un kreiso celi pret labo elkoni.
un sajūti, vai šī diagonāle ir vieglāka vai grūtāka nekā iepriekšējā reizē pretējā diagonāle. Un tagad un strādā ar to pašu kāju, bet vienreiz savieno to ar labo elkoni un nākamajā reizē ar kreiso elkoni. Un sajūti elkoņa pašu galu, ka tu viņu grib savienot. Nevis kustība kaut kāda, bet precīza elkoņa gals grib savienoties ar ceļa augstāko vietu. Un tagad apstājies, iztaisno no kājas, atpūties rokas karstāniem un izpēte. Kā tev tavs ķermenis guļ, kas mainījies, ko tu sajūti? Vai viena roka ir garāka par otru, vai viena kāja nav garāka par otru. Varbūt tagad kontakts ar grīdu ir ciešāks tavam ķermenim. Ko tu jūti gurnu daļā? Kā tu jūti lāpstiņas? Ļauj sev pamanīt vissīkāko niansi. Saliec kājas ceļos. Labo roku aiz galvas. Kreiso roku zem labā ceļa. Un atkal. Labo elkoni tuvini labajam celim un labo celi labajam elkonim. Un domā par gurniem. Uz brīdi neļauj gurniem vispār kustēties un pamēģini izdarīt šo kustību. Un tad tu sajutīsi, kāda nozīme kustība ar taviem gurniem un ļauj tad viņiem palīdzēt vēl spēcīgāk. Un varbūt drusku palīdz sev ar kreiso pēdu. Un varbūt tad gurni daudz efektīvāk parulēsies uz augšu. Un ļoti svarīgi ir tev šī mirklī mācoties sākt apzināt, ko dara gurni katrā kustībā. Kā viņi piedalās kustībā, kā viņi to atbalsta, kā viņi rulējās uz priekšu un atpakaļ. Sajūti, arī krošu daļa palīdz. Un tagad pamēģini sajust, ka tu pieri tuvini celim. Kustība it kā tā pati, bet tu organizē kustību telpā sajūtot, ko tu vēlies panākt. Šī mirklī tu sajūti pieri, ka tā tuvojas celim un celis tuvojas pierei. Neliela atšķirība, bet būtiska tavā kustībā, smadzenēm to norganizēt. Un atkal atpūties. Un atkal sajūti, kā tu guli uz grīdas. Vai kas tagad atkal ir mainījies? Katra mazākā atšķirība, ko tu pamanīsi, ir būtiska tavā mācīšanās procesā. Saliec ceļus, šajā reizē, atkal pacel labo kāju, bet maini rokas. Zem galvas paliec kreiso roku un celi tur ar labo roku. Un atkal savienot. Mēģini kustībā savienot kreiso elkoni ar labo celi.
Gandrīz tā pati kustība, bet cik savādāka viņa ir. Un lai arī it kā tu dari vienu un to pašu kustību, bet tā ir ļoti būtisks. Viss šīs mazās nianses ir svarīgas. Un tagad domā par to, ka tu nevis elkoni tuvini celim, bet pieri tuvini celim un celi pierē. Un tu vari sajust, ka doma rada atšķirīgu sajūtu ķermenī un ķermeņa kustībā. Un atkal atpūties. Iztais no kājas, rokas gar sāniem, izpētas brīdis. Salieciņa garums, kājām, rokām, svaram, kontaktam ar grīdu. Varbūt vieglumu salīdziņu, kura puse ir vieglāka, kura kāja ir vieglāka. Saliec ceļus. Kreiso roku aiz galvas. Un labo roku zem kreisā ceļa. Kājas priekšpusē. Un uz mirkli, pirms vēl tu sāc kustību, vienkārši iedomājies, ka tu tagad to dari, ka tu savieno kreiso elkoni ar labo celi. Un otrādi. Kas tev būtu jādara? Kas notiek ķermenī? Kā tu kustētos? Iztēlojies, sajūt šo kustību tā, it kā tu darītu viņu realitātē, bet nekusties. Uz brīdi iztēlojies, domās kusties. Un tagad uz priekšu. Elkoņa un galiņš savienojās kustībā ar ceļa gala galu. Un sajūt, ko tu dari kustībā, vai tu izelpo, vai tu ieelpo. Mēģini sajust, ka tu centies izdarīt kustību vieglāku, mīkstāku, maigāku. Un tagad samaini tikai pieri ar celi. Pieri ar elkoni. Pieri tuvojās celim, celis pierē. Un kas izmainās kustībā? Un tagad samaini tikai rokas. Kreisā roka. Zem ceļa, labā rokas un galvas, turpini kustību. Piera pretī celim, celis pretī pierei. Un paskanē ķermeni, kad tu dari šo kustību. Atkal tu kaut ko pamainīji, kas pamainās iekšpusē. Un atkal iztais no kājas, rokas gar sāniem, atpūties. Un izpēte. Kā tu jūties? Atkal mēģini atrast kaut mazāko pārmaiņu sevis sajušanā. Saliec ceļus. Un labo roku liec starp kājām un zem kreisā ceļa saņem. Galvu pagriez pa labi un kreiso roku zem galvas un uz labās auss.
Galva ir pagriezta pa labi. Kreisā roka ir zem labās auss. Un tagad savieno kreiso ausi ar kreiso celi. Kreiso celi ar kreiso ausi. Tuvini abus divus vienotram pretī. Un domā. Kreisā auss, kreisais celis. Sajūt, cik atšķirīga ir šī kustība. Un atkal tu dod pilnīgi citu uzdevumu savam ķermenim. Kaut arī kustība praktiski ir tā pati. Un atkal rada iespēju izdarīt šo kustību visefektīvāku. Mīkstini, samaini. Un tagad kreisā roka starp kājām zem labā ceļa. Galva pagriezta pa kreisi, labā roka zem galvas tur kreiso ausi. Un kustībā tu tuvini labo ausi labiem celim un labo celi labajai ausī. Tuvini vienotram. Lēnām un sajūta. Ko dara ribas? Sajūta, ka viņām labajā pusē tur pie padus. Viņam ir jākustās aktīvāk. Viņas ir vairāk sajūtams. Viņas aktīvāk piedalās kustībā. Un atbrīvojies. Taisnas kājas, rokas gar sāniem. Izpēte. Saliec ceļus. Labo abas kājas augšā, labo roku zem kreisā ceļa, kreiso zem labā un tuvini plecus un ceļus vienotram pretī. It kā tu gribētu savu degunu dabūt starp ceļiem. Un sajūt, ka tu vari drusku tā kā parulēties gaisā. Un izelpo katru brīdi, kad tu taisies veikt kustību, lai izelpa tev palīdzētu. Un lēnām mēģini. Un apsēdies. Un tieši tāpat, kā iepriekš, sakrusto rokas, paliec zem ceļiem, zem kājām, ļoti lēnām. Tur pēc iespējas tuvāk ceļus krūtīm un sajūt, kā tu vari nopaļot vēl vairāk muguru. Galvu mēģini vairāk paliekt uz priekšu. Un tad, kad jūties droši, tikai tad, kad jūties pavisam droši, tikai tad ļauj sev mīksti norulēties. Un katru reizi galvu pēc iespējas vairāk uz priekšu. Galvā ejot uz priekšu, tev automātiski izbīdīsies apaļāka mugura. Tev būs drošāk norulēties lejā. Ja vari, uzrulējies augšā, ja nē, tad caur sāniem atkal celies augšā. Atceries, nav sacensību, tā ir izpēte. Un, ja jūti, ka tas tev palīdz, tā kā uztaisi cietāku krūšu daļu,
stingrāku. Un dari visu tā, kā tev ir visērtāk. Savā visērtākajā veidā. Un atpūties. Un sajūt, kā tu guli, kā tu elpo. Un varbūt, ka tev elpot ir kļuvis vieglāk. Saliec ceļus. Un rokas aiz galvas. Un dari to pašu, ko tu darīji sākumā. Pacel galvu un tuvini labo elkoni labajam celim un labo celi labajam elkonim. Un sajūti, cik milzīga ir atšķirība, ja tu salīdzini, kad tu to kustību sāki sākumā. Man liekas, ka tas, kā tas tā var būt. Es taču to daru tagad 3 reizes vieglāk, nekā es darīju pašā sākumā. Un kreiso elkoni pretī kreisajam celim, otrādi. Un kreiso elkoni pret labo celi, diagonāli. Un varbūt ir tāds vieglāk tev izdarīt šo kustību. Un samaini diagonāli. Kreiso celi ar labo elkoni. Abi kustās viens otram pretī pa diagonāli. Un sajūt, cik daudz vieglāk to ir izdarīt tagad. Lēnām. Iztaisni no kājas. Rokas karstāniem. Sajūt, kā tu guli.